Nu, sveicināti! Mani sauc Māris Jansons, un es jums parādīšu, kā var uztaisīt garšīgu tomātu zupu. Tomātu zupu, ko mēs gatavosim no tomātiem konservos, jo viņi ir savākti īstajā laikā, īstajā brīdī, īstajā ražas laikā, tad, kad viņi ir visgaršīgākie, vissulīgākie. Mēs izmantosim šī receptē tātad sīpolus, ķiplokus, čili piparu, timjānu, selerijas sakni, pulveri, kas ir paprikas pulveris, medu, saldo krējumu un garnēls. Un pa virs pašās beigās uzliksim svaigu baziliku. Svarīgi ir sākumā sagriezt tātad sīpolu, par cik tā tad būs tā kā krēmzupa, tad sīpolu mēs varam sagriezt nepārāk smalki. Te sīpols noliekam maliņā, un tad vajag sagriezt ķiplokus. Te. Es likšu klāt uzreiz pie sīpoliem selerijas sakne. Fantastisks dārzenis. Nomizojam. Un seleriju arī sagriežam nepārāk rupji, nepārāk smalki. Vēlams tādos pašos lielumos kā sīpoli. Selerija sagriezta, sīpoli sagriezti, ķiploki sagriezti. Vēl ir palicis čili pipars, to mēs arī sagriezīsim tūlītās. Un čili piparam svarīgi ir izņemt ārā tieši tās baltās sēklas un to balto daļu. Tas ir principā visasākais, kas viņam ir. Tā, nu ko, tad mēs tūlītās sacepsim visu, kas ir jāsap cep katliņā. Olīveļa. Uzkarsējam kārtīgi eļu, liekam iekšā sīpols ķiplokus. Ja. Un vienmēr, kad es cepu sīpols ķiplokus, vienmēr liek sāli un pipars. Un, protams, svaigmalts pipars. Sēdienam dod fantastisku garšu. Ja. Tad pieliekam klāt timjānu. Lieciet viņu bagātīgi. Nu, lai bišķi pasautējas. Liekam klāt selerijas sakni. Tad pieliksim klāt čili, kas sagriez tikpat smalki kā ķiploks. Un tad lejam klāt ūdeni. Ūdeni burtiski es pieliešu 1 litru. Tikai tā, lai nosadzās tie dārziņi, kas mums ir šeit katliņā. Ja? Tagad vāram, kamēr selerija ir mīksta, kad ir sīpoli mīksti, tad mēs pašās beigās pieliksim tomātus klāt. Nu tā, selerija ir mīksta, to vajag noteikti pārbaudīt. Burtiski 20-30 minūtes ir vārījusies, super. Un tad, kad šie produkti visi ir izvārījušies, mēs liekam klāt tomātus. Ja? Saldo krējumu, burtiski 1 krūzīti. Ja? Šito visu uzvāram un tad sākam blenderēt. Redziet, smuki vārās. Principā pirmais burbulis ir uzmests. Viss griežam nost. Pieliksim klāt vēl paprikas pulveri, kas spēcīgāk to garšu padarīs, un mazliet medu. Nu, lūk. Ja? Šito visu rupīgi samaisam, iestrādājam iekšā, un tad mēs varam sablenderēt. Pārlēsim viņu citā traukā, kurā būs ērtāk viņu sablenderēt. Varam ķerties klāt pie blenderēšanas. Nu, lūk tā. Un tad mēs izlaidīsim viņus ar sietu. Bieži vien jums gadās kaut kāds timjāna zariņš, vai kāda laurlapa palikusi, vai kāds rupjāks pipars. Vienkārši. Ja? Nu, lūk, zupa ir sablendrēta.
Un es daru tā, ka es pašās beigās, tad es ielieku kādus 3 ķiplociņus un tad to sablendrēju. Un tad zupai būs tāda garšīga ķiploka aromāta pilna buķeta. Tā te. Es pasniegšu viņas ar garnelēm un svaigi kapātu baziliku un otru bļodiņu. Te. Tad pieliekam klāt, burtiski pussauji garnels. Un svaigi garšaugi. Zupa ir gatava. Labu apetīti!